Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. Ja tev nepatīk pārmaiņas, tad labāk maini savu attieksmi pret pārmaiņām. Jo vienīgā lieta dzīvē, kas nemainās, ir Dievs. Es daru to, ko es daru, tāpēc, ka es esmu redzējusi, kā Dieva spēks ir pārveidojis manu dzīvi, un viņš to pašu izdarīs arī priekš tevis. Visas dzīves atslēgas ir atrodamas Dieva vārdā. Es esmu Joyce Maiera, un es ticu, ka Dievs tev var dziedināt it visā, kas tev sāp. Dzīvē mainās ļoti daudzas lietas, vai ne? Maināmies arī mēs. Zini, kad paliec vecāks, tu izmaini savas domas par daudzām lietām. Piemēram, kad kādam ir ap 20, viņš nesaprot, kāpēc, lai kāds gribētu katru vakaru palikt mājās. Un, zini, atpūta un, zini, kad jau sasniedz apmēram 50 vai 60 gadus, tu domā, nē, es negribu nekur iet. Domāju, ka palikšu mājās. Cilvēki mūsu dzīvē mainās, un dažreiz tas priekš mums ir smagi, jo viņi mainās, bet mēs varbūt negribam, lai viņi mainās. Tomēr mums ir jāciena cilvēku tiesības veikt pārmaiņas savā dzīvē. Mūsu bērni izaug un aiziet no mājām. Dažreiz tas tev padara laimīgu, dažreiz nē. Un, zini, viņi izveido savas ģimenes, un tad lietas mainās, un viņi, īpaši, ja tev ir bijušas ļoti tuvas attiecības ar bērniem, tad viņiem vairs nav tik daudz laika priekš tevis kā agrāk. Un tas nav viegli. Un es atceros, es viņu saucu par manu mazo, lai gan tagad viņam ir 44. Mums bija 3 bērni, un tad pēc 10 gadiem piedzima viņš. Tātad viņš ir tāds kā īpašais mazulis, saprotat? Viņš apprecējās, un viņa dzīvoja tepat aiz stūri no mums. Un viņa sieva bija stāvoklī, un ziniet, viņam vienkārši nebija tik daudz laika priekš manis kā agrāk. Mums ar viņu bija ļoti tuvas attiecības, un es atceros, kā vienu dienu es viņam teicu ko tādu, kā es tev vairs tik bieži neredzu, vai kaut ko tam līdzīgi, kas viņam lika justies tā, it kā es sūdzētos, ka neredzu viņu pietiekami daudz, un viņš man atbildēja ko tādu, ko es nekad neaizmirsīšu. Viņš teica, es gribētu, ka tu man neliec justies tā, it kā man vienmēr būtu tev jāpierāda, ka es tev mīlu. Un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem, jo es nemaz neapzinājos, ka tas tā varēja izklausīties. Un, ziniet, ir jāmāk atlaist lietas. Kad lietas mainās, tev tās ir jāatlaiž. Un pēc tam tās atkal mainās atpakaļ. Piemēram, mana meita. Viņai ir 4 bērni. Un līdz ar to viņa vairāku gadu garumā nevarēja veltīt daudz laika priekš manis. Bet tagad viņa patiesībā ir mana asistente, un mēs esam kopā visu laiku. Tātad dzīve ir pārmaiņu pilna, un sievietes piedzīvo ko tādu, ko sauc par dzīves pārmaiņu laiku. Un tas pat tiešām ir ļoti interesanti. Tas ir atkarīgs no tā, kas tu esi, un kāda ir tava veselība tad, kad tas sākas. Bet, zini, dažām sievietēm tas patiešām ir ļoti, ļoti smags laiks. Man tas bija smagi, jo man bija krūts vēzis, un es nedrīkstēju lietot nekādus hormonus. Man veica histerektomiju, un tas man iemet pa taisno iekšā dzīves pārmaiņu laikā. Un ziniet, ka tu nevari tam lēnām pietuvoties, bet vienkārši vienā dienā tev tas nav, un otrā dienā jau ir. Es jums pateikšu, jūs neesat dzīvojuši, neesat pieredzējuši karstumu viļņus ik pēc 45 minūtēm. Draugi nāk un iet mūsu dzīvē. Zini, tev varbūt ir draugs, par kuru tu domā, ka viņš vienmēr būs tavs draugs. Bet viņa dzīvē kaut kas mainās. Un patiesībā nekas slikts nav noticis. Viņi nav dusmīgi uz tevi, tu neesi dusmīgs uz viņiem, bet viņu dzīve vienkārši mainās, un viņi vairs nav tavā tuvumā. Mūsu vēlmes mainās, pasaule mums apkārt mainās,
Un dažos gadījumos mums pie tā ir jāpierod, bet citos tas ir jānoraida. Arī mūsu ķermenis mainās. Es redzēju, kā jūs visi, jā. Reizēm tu nonāc līdz tam punktam, ka liekas visu laiku kaut kas kaut kur sāp, vai ne? Un redziet, pārmaiņas ir vienkārši dzīves sastāvdaļa. Daži cilvēki ar tām tiek galā labāk, daži tās vienkārši neieredz, un citi spēj nedaudz vieglāk pie tām piemēroties. Bet kā jau es šorīt teicu, ja tev nepatīk pārmaiņas, tad labāk maini savu attieksmi pret pārmaiņām, jo vienīgā lieta dzīvē, kas nemainās, ir Dievs. Tas patiešām ir brīnišķīgi. Vienkārši padomā, viņš ir klints. Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš vienmēr tevi mīl, viņš vienmēr ir ar tevi, viņš vienmēr ir par tevi. Dievs nemainās. Viņš ir uzticams, vienmēr uzticams. Viņš nekad tevi nepievils. Un es domāju, ir ļoti svarīgi saprast pašu pārmaiņu procesu, kā tas strādā. Pārmaiņas ir process, īpaši tad, ja mēs runājam par pārmaiņām, kad mēs paši mainamies, vai arī, kad Dievs maina mūs un veic izmaiņas mūsu dzīvē. Un es varu iedomāties, ka daži no jums, pat vienkārši būdam šeit vakar un šorīt, jau esat sapratuši, ka ir lietas, kuras jūsu dzīvē vajadzētu mainīt. Un dažas no tām, cik daudz no jums jau saprot, ka ir lietas, kas jums ir jāizmaina. Un es būšu godīga ar jums, tas nebūs viegli. Un tas droši vien nebūs patīkami. Bet ja jūs to nedarīsiet un neiziesiet tam cauri, tad tas tāpat paliks jūsu priekšā kā milzīgs kalns. Tāpēc labākais padoms ir vienkārši saņemties, sakot zobus un iet tam cauri. Jo viss, ko Dievs mēģina mainīt jūsu dzīvē, vienmēr vedīs jūs uz labāku vietu. Amen. Dievs nekad nedara mūsu dzīvē neko tādu, kas nenāktu mums par labu. Un viss, ko viņš tev saka darīt vai arī nedarīt, ir tāpēc, lai nestu tev labumu. Neatkarīgi no tā, ko tu domā tajā mirklī, tas ir tavam labumam, un agri vai vēl tu to saskatīsi. Izmaiņas mūs baida tāpēc, ka mēs gribam visu kontrolēt. Mēs gribam zināt, kas notiks tālāk. Bet ar Dievu, godīgi sakot, ja mēs tiešām būsim godīgi, tu nekad īsti nezini, kas notiks. Daudz, kas izmainās negaidot. Un tieši tajos brīžos mums vajag uzticēties Dievam, vienkārši uzticēties Dievam. Un zini, tas ir brīnišķīgi, ka tu nesaproti, bet vari uzticēties. Tas dod īstu mieru. Jo Dievā ir daudz noslēpumu, daudz lietu, kurās mēs sēžam un domājam, kas te notiek. Es nesaprotu, kāpēc tas notiek. Kāpēc tu man nepalīdzi šajā lietā? Mums dzīvē ir daudz šo kāpēc, bet vai kāds ir pamanījis, ka tu vari jautāt Dievam kāpēc, bet viņš atbild diezgan reti? Un zini, Dievs patiesībā negrib dzirdēt no tevis tik daudz kāpēc, bet gan es tev uzticos. Nav jau nepareizi jautāt Dievam kāpēc, bet viņš reti kad atbild. Un daudz labāk ir vienkārši uzticēties Dievam. Uzticēšanās ir brīnišķīga lieta. Dieva miers un atdusa, tās ir brīnišķīgas lietas. Mēģini būt apmierināts un priecīgs tur, kur tu esi šobrīd, kamēr vēl esi ceļā uz savu mērķi. Jo tu vienmēr esi ceļā uz kaut kurieni. Un ja tu nebūsi laimīgs šeit, tad tu nebūsi laimīgs arī tur. Tu nebūsi laimīgs arī tur. Jā, mums visiem ir galamērķis, uz kuru mēs dodamies. Bet lielāko daļu dzīves mēs patiesībā vienkārši gaidam uz kaut ko. Vai ne? Un tad, lai kas arī tas būtu, ko tu gaidi tagad, tas piepildīsies. Tu būsi priecīgs un drīz vien atkal sāks gaidīt kaut ko citu.
Tas tā vienkārši ir. Mēs esam radīti, lai progresētu. Mēs esam radīti, lai virzītos uz priekšu. Un tāpēc mēs nevaram būt apmierināti ilgstoši paliekot vienā vietā. Mēs vienmēr vēlamies doties tālāk, uz ko jaunu. Un, piemēram, ja man vajag mainīties, kas, protams, tā arī ir, tad mums ir jāiemācās būt apmierinātiem ar sevi tur, kur mēs esam šobrīd, kamēr Dievs mūs maina. Vai saprotat? Jo, ja tu neesi apmierināts, tad tu vienmēr būsi nelaimīgs. Un tas nav tas, ko Dievs vēlas. Viņš vēlas, lai tu izbaudi dzīvi, lai tu būtu priecīgs par to, kas esi, un lai tu zinātu, ka kamēr Viņš tev maina, Viņš joprojām mīl tevi tieši tur, kur tu esi, amen. Patiesībā es varu tev pateikt, ko svarīgu. Dievs nekad nemīlēs tev vairāk par to, kā Viņš tev mīl tagad. Neatkarīgi no tā, cik daudz labāk tu uzvedies, Viņš nemīlēs tev vairāk tāpēc, ka tu uzvedies labāk. Tev ir jāuzvedas labāk tāpēc, ka tu viņu mīli, nevis lai panāktu, ka Viņš tev mīl vairāk. Redziet, tāpēc, ka Dieva mīlestība ir pilnīga, Viņš ir mīlestība, un Viņš jau tagad tev mīl ar perfektu mīlestību. Un es gribu pateikt kādu lietu, kas manā dzīvē bija ļoti nozīmīga. 1. Jāņa 4.16 paplašinātajā Bībelē ir rakstīts, ka mums vajadzētu apzināties būt modriem par Dieva mīlestību. Tāpēc es gribu jūs pamudināt sākt vērot, kā Dievs atklāja savu mīlestību jūsu dzīvē, jo Viņš to dara vienmēr. Ļoti bieži tās ir tādas mazas, sīkas, specifiskas lietiņas, kas ir domātas tieši priekš mums. Varbūt citiem tas neko nenozīmē, bet tu zini, ka tas ir Dievs. Un ir svarīgi to pamanīt. Es pat lūdzu par to. Es ticu, ka apzināties šīs lietas ir dāvana. Lūdzu par šo izpratni. Dievs, es gribu būt jūtīgs pret cilvēkiem manā tuvumā, kuri cieš. Un kā es varu palīdzēt? Es gribu būt pret to jūtīgs. Vai arī Dievs, ja tu manā dzīvē dari kādu brīnišķīgu lietu, bet es to nepamanu, es gribu ievērot un pamanīt to, ko tu dari. Mēs esam tik aizņemti un tik strauji skrienam, ka bieži pat nepamanam, kas notiek mums apkārt. Un tad nāk pārmaiņas. Un bieži vien mēs no tā baidamies, jo mēs gribam visu kontrolēt. Bet patiesībā mums jāpieņem lietas, nevis jābēg no tām un jābaidās. Lielākais vairums cilvēku teiktu, manā dzīvē kaut kam ir jāmainās. Un ziniet, es tikko pabeidzu rakstīt grāmatu. Jā, es vienmēr saku, ka pabeidzu grāmatu, bet tā ir patiesība, tā tiešām ir. Un šī grāmata saucas, manā dzīvē kaut kam ir jāmainās. Un es domāju, ka mēs visi varam to teikt kādā savas dzīves posmā. Bieži vien mēs pat nezinām, kas tas ir, kam ir jāmainās. Mēs vienkārši jūtam, ka kaut kam ir jāmainās. Mēs izjūtam iekšēju neapmierinātību. Es parasti saku, upīte ir izžuvusi. Redziet, Elijam bada laikā Dievs deva dzert no upes, kas saucās Kerita. Un kraukļi nesa viņam ēdienu no rīta un vakarā. Bet tad Bībele atklāja ļoti interesantu lietu, tā upīte izžuva. Un tā reizēm notiek arī ar mūsu upīti. Dievs kādu laiku dara kādu lietu mūsu dzīvē, tas mūs piepilda, mēs esam apmierināti un viss kārtībā, bet pēkšņi tā upīte izžūst. Un nākamā vieta, uz kuru Dievs sūtīja Eliju, nemaz neizskatījās diezko labāk. Dievs viņu nosūtīja pie nelaimīgas, nomāktas, nabadzīgas atraitnes, kura bija gatava mirt. Jūs teiksiet, ko? Jā, Dievs teica, es tevi sūtu pie šīs atraitnes, un viņa tev dos ēst. Un kad Elija tur nonāca, viņš teica,
Dod man krūzi ūdens un uzcep man maizīti. Un sieviete atbildēja, mums ir tikai tik daudz eļļas un miltu, lai uzceptu vienu maizi man un manam dēlam, un pēc tam mēs mirsim. Zini, Dievs, šī gan ir jauka vieta, uz kuru tu man atsūtīji. Es 5 gadu garumā vadīju mājas grupiņu, un tad es sajūtu, ka Dievs saka, es gribu, lai tu tagad noliec to malā, un redziet, es darīšu ko jaunu. Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši šos vārdus, redzi, es daru ko jaunu? Nākamais solis bija tāds, ka veselu gadu es nedarīju neko. Dievs tā it kā pieklājīgi mani nolika uz plauktiņu. Un tas man bija ļoti liels pārbaudījumu gads, jo man bija šī lielā vīzija mācīt Dievu vārdu visā pasaulē. Bet te es no 25 cilvēku mājas grupas vadīšanas nonācu līdz absolūti nekam. Tomēr patiesībā Dievs to gadu izmantoja, lai sagatavotu mani nākamajam solim, kamēr es ārēji it kā neko nedarīju, viņš manī darīja ļoti daudz. Un patiesībā galvenais, ko Dievs man tajā gadā iemācīja caur daudzām un dažādām lietām, bija tas, ka es nevaru būt tāda kā citi, man ir jābūt man pašai. Velns caur dažādiem cilvēkiem mēģināja man iestāstīt, ka man jābūt parastai, normālai sievietei. Jo, ziniet, tajos laikos, kad es sāku mācīt, tas tā vienkārši nebija pieņemts. Saprotiet, sievietes to nedarīja. Bija ļoti maz sieviešu. Varbūt tikai dažas visā pasaulē, kas to darīja. Un noteikti neviena pati manā apkārtnē. Un es domāju, ka tad, kad Dievs mani aicināja, visi būs par mani priecīgi, jo es biju par to ļoti priecīgi, bet viņi nebija. Man lūdza aiziet no draudzes. Lielākā daļa manu draugu no manis novērsās, arī daudz ģimenes locekļi. Tas man bija ļoti vientuļš, smags laiks, kurā viss manā dzīvē mainījās un likās, ka viss ir apgāzies kājām gaisā. Un zini, kad Dievs tevi aicina kaut ko darīt, tas nevienmēr liekas patīkami. Velns vienmēr ir tur, kur notiek kaut kas labs. Un viņš cenšas panākt, lai tas labais liktos slikts. Vai jūs kādreiz esat pamanījuši, ka tad, kad cenšaties darīt kaut ko labu, jūs vienmēr sastopaties ar visādiem šķēršļiem? Un tāpēc es mēģināju būt normāla, lai arī ko tas nozīmētu. Un es mēģināju būt kā mana mācītāja sieva. Viņa bija ļoti mīļa, laipna, pacietīga un ļoti pakļāvīga savam vīram. Un tas man vienkārši... Ja tas saucās būt normālai, tad priekš manis tas vienkārši nestrādāja. Un tad mana kaimiņiene, kas dzīvoja aiz sētas, viņa bija tāda, kas mīlēja rokdarbus, kopa dārzu un šuva savai ģimenei drēbes. Tāpēc arī es pamēģināju dārzkopību un es pamēģināju šūt. Bet man tas viss riebās. Un saprotiet, Dievs paņēma to gadu, lai man iemācītu, ka man ir jābūt man pašai. Un godīgi sakot, es domāju, ka tieši tā ir viena no galvenajām lietām, kāpēc mūsu kalpošana ir bijusi veiksmīga. Ja jūs gribat zināt patiesību, un es ceru, ka tas neizklausīsies nepareizi, bet es lielākoties vienkārši turos pa gabalu no šīs nometnes un no tās nometnes un vienkārši pavadu laiku ar Dievu. Un cenšos darīt to, ko jūtu, ka viņš saka man darīt. Ir diezgan bīstami pārlieku ietekmēties no citiem cilvēkiem, jo tas, ko dara kāds cits, varbūt nav un visdrīzāk nav tas, ko Dievs vēlas, lai dari tu. Dievam ir individuāls plāns priekš katra no mums.
Un it sevišķi jauniem cilvēkiem, kuri tikko uzsāk savu kalpošanu, viņiem liekas, un es zinu, jo arī es tā darīju, es mēģināju satikt visus iespējamos cilvēkus, kuri jau kalpo, lai iegūtu no viņiem padomu. Un godīgi sakot, es nezināju, kāpēc, bet katru reizi, kad es mēģināju, tas vienkārši neizdevās. Vai nu es nevarēju sarunāt tikšanos, vai arī, ja sarunāju, tad tikšanās tika atcelta pēdējā brīdī, un es domāju, Dievs, kāpēc tā? Un visbeidzot, tas bija jau kādu laiku vēlāk, kad mēs ar Deivu plānojām uzsākt kalpošanu televīzijā. Mūs uzaicināja sludināt uz kādu vietu, kur bija paredzēts, ka runās arī kāds vīrs, kuram jau bija televīzijas kalpošana. Tāpēc es nodomāju, es noteikti izrunāšos ar viņu un uzzināšu par televīziju. Un tā tad es viņam sacīju, mēs tūlīt sāksim darboties televīzijā, vai jums ir kādi ieteikumi? Un viņš atbildēja, jā, nedar to. Es nodomāju, tas galīgi nebija tas, ko es biju cerējis dzirdēt. Cik daudz no jums saprot, ko es saku? Redzi, tev ir jādzird, ko saka Dievs. Jādzird, ko viņš vēlas, lai tu dari. Visi tavi draugi varbūt katru trešdienas rītu iet uz lūkšanas sapulci, bet tas nenozīmē, ka tev obligāti ir jāiet līdzi. Tev jādara tas, uz ko Dievs pamudina tevi. Tas gads, kad man likās, ka vispār nekas nenotiek, patiesībā bija ļoti svarīgs gads manā dzīvē, un varbūt šobrīd tu jūties tā, it kā Dievs tev būtu nolicis kaut kur uz plaukta, un tu nesaproti, kas notiek. Vai arī varbūt tava upe ir izžuvusi, un tu jūties tā, it kā būtu pazemināts, nevis paaugstināts. Bet iespējams, ka tieši šī pazemināšana tev ved uz tādu paaugstinājumu, par kādu tu pat nespēji iztēloties. Dažreiz ir vienkārši jāapsēžas mierā un jāgaida, kamēr lietas sakārtosies. Kas jādara, kad saprotam, ka lietas nav tā, kā tām vajadzētu būt un ka kaut kam ir jāmainās? Daži sāk dusmoties, citi meklē vainīgo, citi iekrīt depresijā, vēl citi sāk sevi žēlot, un tikai daži uzņemas atbildību un sāk kaut ko darīt lietas labā. Ja tu gribi izmaiņas, tad dažkārt tev pašam ir jāmainās. Tev ir jāizmainās saskaņā ar to, ko tu gribi redzēt savā dzīvē. Amen. Ja tev nepatīk, kā lietas notiek tavā dzīvē, tad varbūt ir laiks pieņemt lēmumu mainīties. Es biju nonākusi tādā stāvoklī, ka vienmēr sūdzējos par savu grafiku, biju tik aizņemta, ka nekam neatlika laika, un vienmēr tikai sūdzējos. Līdz kādu dienu Dievs man teica, ja tev nepatīk tavs grafiks, tad izmaini to, tu pati to sastādīji. Tas gan kādam noderēja. Vai tā nav? Mēs sūdzamies par visu, kas mums jādara, bet patiesībā mēs paši uz to parakstījāmies. Ja tev nepatīk, tad tikai tu pats to vari mainīt. Ja tu jūties pārāk aizņemts, uztaisi sarakstu ar visu, ko tu dari. Lūdz par to, un tad ej cauri sarakstam un izsvītro visu, kas nedod augļus. Kas tikai tērē tavu laiku, bet nenes neko labu. Un pēc tam vēl izsvītro visu, ko tu dari nepareizu motīvu vadīts. Es jums saku, jūs pamanīsiet, ka jums ir tik daudz laika, ka jūs nezināsiet, ko ar to iesākt. Vai man tas jāatkārto? Jo tas bija ļoti labs padoms. Dievs mūs nav aicinājis dzīvot pārgurušiem, nogurušiem, izsmeltiem un visu laiku skreidot apkārt kā vistām bez galvas. Tagad klausieties, ko es teikšu. Dievs nekad nedos jums tik daudz darāmā, ka tas jūs novedīs līdz aizkaitinājumam. Ļaušu tam iesakņoties. Tas ir kā sela. Zini, dažos psalmos beigās ir rakstīts sela. Tas nozīmē apstājies un mierīgi par to padomā. Un reizēm, kad es sludinu, es jūtu, ka tas, ko es tikko pateicu,
Ir pietiekami svarīgs, lai vienkārši apstātos un dotu cilvēkiem laiku to satvert, tai vietā, lai steigtos tālāk. Dievs nekad jums nedos tik daudz darāmā, ka jums būtu jādzīvo pastāvīgi aizkaitinātiem. Amen. Un viņš arī nepieļaus, ka jums būtu tik daudz darāmā, ka jums visu laiku jāuztraucas, kur ņemt naudu, lai to visu izdarītu. Ko Dievs pasūta, to viņš arī apmaksā. Man nekad nav bijis jāsaka ēterā, ja jūs nesūtīsiet naudu, man būs jāaiziet no televīzijas. Jūs man tur neiekārtojāt, tāpēc arī no jums nav atkarīgs, vai es tur palieku vai nē. Un ja Dievs vēlas, lai man būtu nauda, un viņš pamudina tevi dot, bet tu to nedari, viņš atradīs kādu citu, kas to darīs. Mums ir jāatlaiž tas, kas bijis, līdz ko saprotam, ka tas vairs nav tas labākais priekš mums un ka Dievs vairs nav tajā. Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt šīs dienas raidījumu. Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem.